Šis ir Mano racing weekends. Skatāmies, kā mums gāja visu šo dienu. Tūlīt sāksies 100 minūtes, kur mēs startējam te. Labrīt! Ir 6 no rīta. Esam izbraukuši uz Mano gongu, Mano motorsports eventu. Šodien mums plānā ir 2 time attaki un 2 izturības gongas. Pats interesantākais, vismaz man, tas, kad es šoreiz arī braukšu. Vismaz kaut kas šogad arī jāuzbrauc ir. Plāns kopā ar ģimu uzbraukt 100 minūšu gongu ar bembīti. Kā, protams, kārtējais race weekends. Šodien tikai diena, bet sākās agri. Un neko, braucam uz trasi. Trasē diezgan vēl ir patukšs, mēs esam agri. Viena mašīna izgāja tehnisko, viss labi. Tagad Strasdīgs kaut ko domā, ko viņš tur dara. Mums ir ģima atgriezies pēc pārtraukuma. No rīta jau sabojā karastāvokli, no paša rīta. Labrīt! Mūsu sērija pa mani un Robertu. Visādas sērijas. Visādas sērijas. Nu, kur tu tagad brauc? Kur tu tagad brauc? Tev jābrauc te iekšā. Nē, viņš aizbrauc kaut kur. Nu jā, tā kā viņam rāda, kur braukt, tad viņš saka, lai es... Rudzīnski, kur tu esi? Nebūs viņš. Nebūs viņš. Viņam redz ģimenes plāni šodien esot. Vai ne? Jā. Kāda mēs ģimene esam? Līdz ar stabiņu. Tā jau ir, ka brauc ikdienā ar mašīnām, kas pašas parkojās, tad viņš vairs te noparkoties visādi nemāk. Tā mēs parādām, kā tehnoloģijas bojā cilvēkus. Jā. Ir labi? Jā, labi. Žēl, ka ģimene tu esi sabojā. Nesabojā. Man šito rieku vajadzētu nomainīt kaut ko labāk. Kāpēc? Tā ir svarīga riepa. Kādā ziņā svarīga, davai pastāsti viņš tuvāk, kādā ziņā šitā svarīga riepa. Šī ir ļoti eseniekā, tā ir ļoti svarīga riepa. Jā? Tūlīt izdomāšu, kur vēl. Nu, davai, kur vēl? Vēl pie tiltiņa apgriešanās viņa ir ļoti svarīga riepa. Nu, viņa visur ir svarīga. Man ir 3 labas riepas un viena. Viņa nav slikta, jā, bet viņa varēja būt labāka. Nu, jā. Viņa varētu būt bet nu nav. Nav, jā. Later. Nu, kaut kā viņš tur iepūta. Pagad viņš uzmet kūlenim, nē. Ar visu iepūt betonā. Mugurē nekas nav? Pašam viss labi. Sāpīgi. Sāpīgi. Ļoti sāpīgi. Kompakts, kļuva kompaktāks? Jā, nu zin, ka šitan ir tas plusi un mīnusi veciem ātriem reiskāriem, jo viņi ir ātri, viņi ir viegli, viņi ir ļoti agile, bet viņi ir švaki, jo viņi ir pirmkārtām bišķi sarūsējuši, viņi ir tā no švaka metāla, un tad viņi ir arī bīstami šādi. Vispār šodien kaut kāds, pirmkārtām jau burnauts kaut kāds sajiedz gandrīz, vai te vēl bija jābūt Rihardam, kur ir Halsa mini atbrauc. Mums ir Volvis. Mums ir Volvis. Mums ir Freimo. Mums ir Arčuks. Mums ir tu. Te ir vairāk burnauta vecbiedru nekā burnauta izbraucienos. Vecbiedru. OG, burnautisti. Bet jebkurā gadījumā mēs ejam, mēs skatāmies mašīnas. Jā, šodien mēs sezonas sākumā to darījām. Mums patīk, ka Latvijā attīstās trackday kultūra. Jā, mums gāja 86. Principā gandrīz vienīgais. Matīs Mežaks, piemēram, izbauda Latvijas trackday kultūru. Viņš vienmēr ir šeit, vai ne, Matīs? Nu jā, vienmēr nav. Gandrīz. Mums bieži esi. Ja šeit, tad viņš brauc. Jā, patīk braukt, jā. O, tieši tā. GR ir parādījušies diezgan daudz. Mums ir vairāki GR rajonā. Jā, šis ir smuks dzeltens tagad. Tagad ir dzeltens palicis. Rekur, viens GR pilots ir, piemēram. Kā tev gāja? Patika. Patika, jā. Sanāca kopvērtējums? Kopvērtējums es nezinu. Nē, nu šito gonku ir zaudējis pēdējā braucienā riktīgi uzsit struks turī. Aizmugurē rati, man likās, ka es pārsitu, bet nē. Un tu nobrauc malā vienkārši? Jā. Bet viss bija kārtībā. Jā. Nevibrēja? Vibrēja riktīgi. Es braucu visu raganu skatlu, es biju pilnīgi pārliecināts, ka man tukša aizmugurē riepa.
Labi, mēs ejam tālāk. Jā. Nu, ģimē pirmo apli ir uzbraucis ātrāk pa čatu. Tas ir arī labi. Mēs vēl real-time sekojam līdzi Ģimas kopvērtējumam. Ģima ir iet uz čempionu titulu. Tā, mums visiem labi pazīstamās Ābets. Ābets Jāņa Vanka. Jā. Marek, nāc uz kameru un stāst, kā tev iet. Šeit mēs pazīstam, bet viņš daļas motors šodien brauc. Jā. Viņš šeit tad brauc. Regulāri vispār. Nu. Viņš nevar nebraukt. Viņš tāpatās kā Matīs, viņš nevar nebraukt. Mums ABCM gonku un pēc tam 100 minūtes. Kā izloze gāja? Izloze 9. vieta šodien. Tad būs jācīnās. Startā 9. jā. Bet cik ir ābets? Un pēc tam apgrieztā secība 11. Nu, gandrīz beigās, ļoti labi. Gandrīz beigās un pēc tam būs gandrīz sākumā. Nu, izcili. Porši, O, ģimā, tur saģērā. Ģimām viss ir kārtībā. Reālā laikā ģimā iet uz uzvaru. Ļoti labi. Tā ir ļoti daudz formulas, kur no Polijas sabraukuši uz mūsu trackday pasākumu, kas ir arī baigi patīkami. Cik es sapratu, viņi ir uztaisījuši open klasi, tur brīvākām formulām nekā tikai mūsām. Te ir ļoti interesants autiņš parasts, bet ar ļoti stilīgu nosaukumu. Jā, bet arī interesants nosaukums uz sāniem. Kur ir mūsu hondisti? Tā ir laba formula. Mēs viņu pētījām iepriekš, kurš teica. Mums vismaz ļoti patīk pēc skata. Izstāst nedaudz pēc Tyrrell formula, bet ir Chevrons, tas jau arī nopietnas formulu ražotājs. Viņš tās citādāk nekā pārējās, bet tur tālāk ir F4 šasī viena. Kur mūsu galvenā reisa direktora Andra Grīķa formula, ja, varam novērtēt. Viņš stāstīja, cik gadu jubilejs šitā bija? Man ir 40 gadi ēterā. Jā, 40 gadus un brauc. Es sāku šitā vietā. Jā. Es atceros, ka man fāteris stūma un tas ļak. Jā, un tāpēc es uztaisījām ātrāku krāsojumu. Jā. Bet te, kur nācās uztaisīt MacGyveru remonti, kur atnāca vaļā. Atnāca vaļā šitām te pat vājas tādu. DRS sāk strādāt. Ne pat tev DRS, bet airbrake. Jā, bet te attaisījās vaļā, viņš laid cauri. Jā. Bija taisnē ātrāk? Neatceros. Viņš kaut kā baigi lēni viss brauc, bet tagad būs tīrāks asfalts. Saprot, ka tur nes visu laiku netīri to no kadriem. Jā. Dabūju tur slēpties kokpitā iekšā. Nāk, jo tas viņš tāds reitinājums veidojas tajā vaļējā un velk iekšā tos visus mēstus. Smiltis un skuļas pat. Nu tā. Būs labi. Būs labi. Veiksmi. Paldies. Tā, Honda numur 1. Šitā ir tā, kur tu teici. Man liekas, ka tas ir standarts spoilers. Varbūt. No kaut kādas. Mēs vienkārši novērojam. Ir interesanti tas, ka čaļi ir, kas mums baigi priecē, kad ir jaunie čaļi, teiksim tā, nākošā paudze iespējams. Viņi mūsu vecuma, man liekas, viņi ir. Vai varbūt, jaunā? bet viņi tā kā ir to dara, ko mēs darījām kādu laiku apakaļ. Jā, būvē spoilers, viņi būvē Hondas, viņiem ir 2 klasi, kur viņi čaļi nereāli cīnās par to, kas ir šī te čempionātā. Viņiem visiem ir 2-trīgs K20 motors. Ķipa gandrīz visi vienādi viņi ir, bet viņi tur saka ar aero spēlēties. Jā, katrs kurš ko uztais, viens spoileri, viens splitteri, viens kaut kādu grīdu. Un tiešām smuki nostrādāts, un čaļi tiešām strādā. Mēs varam aiziet reku pie vienas. Tas arī Roberts, ir sideskerti. Robert, nāc parunāties. Jā. Mēs taisam video par jauno paudzi, kas Hondas būvē. Nu nē, mēs vienkārši staigājam apkārt un piesaļamies mašīnām. Nu, spoileri tu tomēr nolaid zemāk. Jā, tagad ir 7 grādi. Un labāk? Tas bija pa daudz, vai ne? Nu, viņam ir specifikācijas stall points ir 16, man bija 17. Tā kā... Ok, tu biji... Pārcīties. Kur viņam ir skerti? Mēs mēri šitā te pārliek pāri... Telefonu. Nu, telefonu īstenībā tev vajadzētu kaut kādu dēlīti, ka tev telefons iekrīt, bet jebkurā gadījumā plus mīnus. Nu, lūk, un tā viņi reku uzbūvējuši ir spoileri, reku jau sliekšņi, kas sūc mašīnu pie zemes. Nu, vispār, skaisti. Mums priecē viss, kas nav standarts. Jā, un viss salons izravēts ārā, tikai krēsls. Nu, mums patīk. Vēra minimum trackday racing. Jā, splitters, kanārdi, ko vēl vairāk. Motors iet standarts noteikti pa lielam lielāks vai mazāks. Jā, plus mīnus tikai noregulēts.
Baltonam labi. Tiem te var kāpt virsū, varbūt. Tā kā tā. Kur ir vēl Hondas? Reku nākošais konkurs. Mēģiniet ņemties ar tām Hondām. Ar šito arī var. Stokā var nobraukt tādā pašā laikā kā šito. Ar ko? Mēģiniet ņemties. Ar ko? 86. Nu, ejam pie 86. Nu, davai. Pierādījums stoks. Jā. Labi, eļas. Varbūt vienkārši māk braukt. Robis ķipa nemāk, nu, ņemot vērā iepriekšējo treniņu. Labi, pagaidi. Cik Matīs ir ātrāks par tevi? Ar GR 86. Cik viņam ir laiks? Viņš 42,5 uzbrauc. Tā tad sanāk 2,5 sekundes aplī ātrāk. Te ir 40 zirgi vai 30 zirgi? Ir, bet es uz 85. tagad sēžu, tā kā kaut kādi 10 varbūt klāt ir. Bet tev ir arī programma tam pretī, ja? Ok, fine. Šits arī labi. Tas arī labi, interesanti, 85 stundas sākās Latvijai. Jo, principā taisnē viņš neko nedod. Man šito vajadzēja, uz 85 uzgāju, lai 3. robā var katls braukt. Jo savādāk viņš ģibs nost, nav vilktspēja nekāda. Vai nu griez līdz redlainam otro katlos, vai nu ģibs nost. Ja? Un tagad ir... Tev tur ko izravēt vēl ir daudz, bet labi, tāds Tagad ir Nākošais gadu arī brauks? Nu, uzmanīgi, pagaidām vienīgā mašīna. Labi, ejam tālāk. Neko daudz nevajag. Kas mums vēl piedāvā? Ejam pie otras relatīvi. Nu, čau! Čau! Mēs staigājam riņķī un piesieramies cilvēkiem. Gribu mani sponsorēt? Pārunāties tikai. Mēs abrīnojam Hondas, teiksim tā. Ņēmi vērā tavus ieteikumus, aiztaisi jaukšu ciet. Un kā? Tas vēl tā, bet šitas ir baigā ģēle. Narkotika. Viss tas garais full sender 4. Neatmetoties vispār. Vispār neatmetoties. Bet šitam bija labais panelis, Karinaču. Skaties šito, nu. Tas ir panelis. Nalkonī šitais nozolā nevarēja ieiet. Tagad ar pilnu var ieiet un vispār. Bare minimum panelis, jā? Tā dos nākamā. Aizmugurē jau vāku, piemēram, jā. Te jau var neko cauri neredz. Jā. Mīnus 25. Jā. Bet tiklīdz noņēma šodien aizmuguri visu salasīju nost, tā sāka raut pakaļ, nevarēja vairs taisnē noturēt. Kāpēc tev ir šitas tagad? Tagad uzliku šito un 5 kilo ir atpakaļ, bet toties strādā lopā. Nē, nu šitie 5 kilo ir vajadzīgi, 5 kilo. Tur viņus dabūja skatīties par regulācijām un visu kaut ko. Domāju gan, tur arī ilgi vēl varēs regulēt, jā. Nu viņam arī ļoti daudz regulēt. Tu īstenībā vari daudz, man liekas, var daudz mazāk viņu griezt. Šī ir 0. Te ir 0, bet šī te ir double. Mīnus 5. Te ir 17. Jā, 17 širās. Jā. Nu, šits ir nopietnas aparāts. Jā, šits ir... Bet man liekas, ka tāpat beigās jau viņš ir double. Nu, viņš tāpat ir diezgan daudz virs spiež tev. Vai tev tik daudz vajag, es nezinu. Nav top speeds? Nē, es paskatījos uz GPS veco un jauno. Vecais bija 174,9 un tagad bija 175,4, jā. Bet vislielākais ātrums ir tur, bet tagad nav trajektorija uz turieni. Jā, tas skaidrs arī, jā. Tad viss strādā? Nē, nu tas ir 50-50, zin kā, tu varētu arī iespējams, kad vēl viņš, ja tu varbūt ir bišķi mazāk, tu varētu tāpat gan ātri izbraukt tur, tev viņš... Es tur tagad eju ātrāk. Jā, bet ir tas pats top speeds. Jā, bet tev draks. Varbūt ir pa daudz. Es braucu tur ar 3. dabūju zēģelēt. Tagad es pienāku ar 4. galā, pilnīgi galā. Atlaižos un iegriežu un ar 4. visu izsmacēju cauri atkal. Un kaut kādi 5 metri pirms finiša līnijas 5. lieku. Ok. Nu tas aero ir kā narkotika. Ir, jā. Gribās un vēl visu kaut ko domāt, kas ko kā skatīties. Nu, strādā. Jā, mēs tieši... Ja jau nestrādātu, tad jau nedarītu. Nu, jā, mēs staigājam un skatāmies, ka jums ir līdzīgi. Robis kaut ko liek, es kaut ko lieku, un tā mēs visu laiku. Kurš jūs gada griezumā šito pacēla? Tu, jā? Jā, es sabraucu Robis. Sākumā man bija tāda 5. 6. stabili, un beigās reāli uz svara un uz aerodinamikas es noķēru visus pārējos. Nu, Vanzoviču nenoķers, tur ir masa un jauda. Tur neko neizdarīs. Jūs automātiski cīnīties par otro vietu. Bet, ja man būtu viņa jauda, tad varbūt varētu vēl pacīnītos ar viņu. Bet gana interesanti, uz 3 minūtēm, ja visu laiku 10 daļas. Jā, tieši tā. Jums ir ļoti laba tāda, nu, konkurence. Jā, sprintā tu brauc minūti ar kaut ko, un tu cīnies par 10 daļu. Nu tā, ok, tu zini savu kļūdu.
Šeit 3 minūtēm 1/10 tu nevarētu saprast, kur ir kļūda. Jo trasē braucot, es pienāku kaut kur uz līkumu klāt, viņš kaut kur uz taisni. Mašīnas ir dažādas tomēr, nav pilnīgi vienādas. Jā. 3-4 cilvēki to darīja. Ok, labi, paldies par sarunu, mēs ejam par info. Čau. Interesanta mašīna, kas vispār Latvijā ļoti maz. Suzuki Swift Sport. Pilna Nürburgring ar viņiem. Latvijā neviena. Pie mums viena mašīna reāli. Un cilvēki, viņš izstās jocīgs, viņš izstās augšas džipiņš, bet īstenībā gan sportists, gan forši laikam braucams. Neesmu nekad braucis, neko nezinu, tikai tā novērots. Jā. Testdrives. Testdriviem mēs nonāksim kaut kad. Varbūt, ja kāds mums gribēs dot, ja kāds grib mums iedot mašīnas, lai mēs viņus noraustojam, vai hits up. Mēs brauksim atbildīgi un neko nepiepušķosim. Ejam apstīties, ko Laurīts dara, ir pacēlis šito te gaisā. Mēs ejam apstīties, ko Vabolē dara. Jā, Vabolē, šitie konkurenti mums. Konkurenti mums šodien. Vecmeistara kungs, jā. Ko tu dari, Laura? Nāc pastāst. Jā. Kāpēc Vabola ir augšā? Kas? Kārba beidzās. Tev ir kārba? Ir 2, bet kaut 3. Ok, un būs labi? Tas, ko uzliksim virs un būs tālāk, šajās pēdējās. Ļoti labi. Bet tas tā ir, ka tā mašīna izvelk reizes gadā, ja? Viņš jau bieži brauc. Jā, kāpēc treniņš? Vispār tai mašīnai vienkārši nepatīk lielās riepas. Ja braukt ar 15. būs stipri labāk. Bet citu jau nav. Nē, kādas tās, ir? kuras varētu paņemt no plaukta, tādas nav, jā. Tā arī ir, jā. Labi, ejam tā kā tā. Nē, nav čempions. Vecā branža. Apsties kādā, viņiem ir šeit arī leģendu braukšana. Antons Dolgopolovs, piemēram, ir uz ierindā, jā. Kas nav redzēts labu laiku. Braucis 5 gadus, jā. Tā kā jā, mums te ir tāds, teiksim tā, ļoti demokrātisks salidojums autosportam. Tas nav Porsche, tas nav... Labi, tā Mazda kur ir. Jā, vēl ejam apstīties šo Mazdu. Tā ir nenormāli ātra. No šo arī ir bailīgi braukt. 100% viņi ir bailīgi braukt, jo Mazda ir... Jā, Mazda noteikti bailīgi braukt, bet Mazda ir kaut kas īpašs. Pagaid, kaut kas ir noticis arī Mazdai. Mazdai te ir kaut kas apstājis. Pēc eļas daudzuma es redzu, ka kaut kas... Tā laikam ir motoreļa. Labi, jebkurā gadījumā tas Mazda šī, tā kā Mazda ir maziņa evolūcija. Viņai ir tāds pats tipa... Tie kvadrātā viņa. Jā, maza veca mašīna ar 1.6 turbo motoru un pilnpiedziņu, un tā bija noteikti kaut kāda rallija homologācijas mašīna. Jā, Herī, pasties uz sevi kā... Jā, Mazda ir Mazda. Viņa ir ļoti interesanti. Es zinu, ka viņai ir 100% viens no šiem radiatoriem ir kārbai, jo kārbā nāk 0,6 litra eļļa, un viņai nav vietas te eļļai tur daudz. Un viņa vienkārši pārkarst, un viņām kāvās šausmīgi kārbis nos. Cilvēki nezināja, ka tur tā ir, bet pa lielam, kā atrisināja to kārbu problēmu, tā viņa ļoti laba mašīna īstenībā bija. Bet ļoti viņai detaļas atrast grūtāk kā jebkurai citai Japāņu pilnpiedziņas mašīnai visticamāk. Šeit tagad ģime apsveikt. Ģime reālā mums ir. Jā, kamēr mēs te gājām, tikmēr ģime ir nobraucis līdz galam savu trešo braucienu, lai uzvarējis. Jā, viņš ir uzvarējis un viņš ir izdarījis visu, ko viņam vajadzēja. Viņš ir 3 ātrus, ļoti labus apus uzbraucis, viss ātrāks par konkurentu. Līdz ar to mēs viņu ejam apsveikt. Nu, ko, ģime čempions? Ģima! Jā, tu nokapāji! Tu nokapāji, tiešām priecīgs. Visus apļus pirmām kārtām. Visus apļus labi. Jā, tā bija. Viss bija labi, perfekti. Līdz pēdējām aplim, kur es arī varēju iebraukt tieši tādā pat laikā. Bet tur es vienu panācu un zeltanie karogi un Civics ārā visu salika. Es jau domāju, ka es dēļ tā apļa būšu otrais. Nē, tu biji jau labi. Mēs laivā, mēs taisījām video, mēs laivā gājām cauri un ikam brīdiem. Ir viens aplis labi, tagad mums 2,5 minūtes laika parunāties un tad atkal jau tūlīt būs pabrauc garām vīri. Tā kā viss pressures ir nost, jā, un viss tagad tikai vajag labu kvalitāti. Riktīgi labs finišs šitam. Kausam. Pagaidām kausam, bet pēc tam čempions tāpat. Ģime čempions mums ir. Krišāns man bija satraucies, ja pirms starta. Jā, Krišāns stāvēja. Tā kā jā. Neko, krūtītā.
finitā. Varam sākt, sāksim mēs tradicionāli. Gaidām rezultātus. Mano superlabs sezonas noslēdzošajā posmā. Un noslēdzošā klase, kur apbalvosim superlabs noslēdzošajā posmā, ir Reis. Slēgumā un izskatās, ka sezonā kopumā mums izcīnīs Dmitrijs Gordevs. Minūte. Uztaisām aplausu Reis klasē! Jā, šiem diviem vairs nav jābrauc šodien. Tāds pirmais trīnieks, bet mēs, tūliņ jau gatavojamies nākamajiem braucieniem. Kur ir kofete? Tas arī kofete? Jā, mēs esam gatavi ABC Reis braucienām. ABC automašīnas. Tiekamies ballē! Es tur biju. Šajā sienā vairākas reizes parāda sienu. Šajā sienā. Jā. Tiks dot starts aiziet formulu. Vēsturiskais brauciens ir sācies 1 no 2 un pastīsimies, kā skaisti cerams izbrauks viņi cauri pirmajiem pagriezieniem. Īstās, kā šajā braucienā uztaisam aplausus, kas par fantastisku sniegumu no mūsu latviešu. Kāda formula? Pastāst. No širās vai tā? Abas labas formulas. Nu, ko? Stāsti. Man sākās mandrāži, man izrādās šodien Gonkā jābrauc arī ir. Un neko, nav nekāda mandrāža vēl, protams, pietēloja pie tā. Tā kā, būs kvalis, būs Gonka, būs 100 minūtes, būs pasākums, būs kruta. Starta mājas dalībnieks sapulcēs 100 minūšu dalībniekiem. Race strategy, tagad ir kvaļa strateģija. Viņš tagad izbrauc ārā, viņš mēģināja lēnām pirmo apli, tā kā ievilkt, lai visi izvelkās ārā. Jo, lai būtu tā, kad nenoķertu asti sev. Jo daudz mašīnas, 34 laikam ir uz starta, un līdz ar to vajag viņiem izvilkt visus uz trasi, un tad viņš var lidojošu apli sākt jau, vēlāk. Jo, ja viņš uzreiz pūtīs uzreiz, tad viņš saķers tos, kas tikko būs iebraukuši, un tie beigās visticamāk vislēnākie uzreiz tev nesanāks lidojušais aplis. Forši bija pabraukt kvali. Man patika, un tu varbūt netrāpīji to, bet man bija visu laiku trafiks. Jā, es tieši, kad braucu nost, es redzēju, ka nākamajā aplī jau būs. Tādēļ es nodevu stafeti. Bet man bija sajūta, ka es braucu Nürburgringā, un es braucu GT3, un viss ir lēnāk. Es braucu ar ātrāko tačku, un viss baigās. Lēnā garā varam doties uz brauks Cilvēņu izlīgu. Keisā.
Karoči, hal, tur ar tiem klučiem ir tā, kā ir. Kā ir ģima skatīties? Pole position. Ļoti laba redzamība. Es tik izteiksmīgi redzu, bet galvenais tagad to startu. Bet nu vismaz Luksaforu redz. Luksaforu redz, jā. Ģima, kad tu pēdējo reizi Luksaforu redz? Nu kaut kad Kvalī bija kaut kāda 11. vieta, tad jau likās, nu kur tik tuvu, tik forši, ja? Jā, es teiktu, baigi daudz dusmīgi žiguļi. Lai uzvarētu, ir jāfinišē. Jā. Doma no Strasdīna. Veiksmi. Nu, kas notika? Tā, kas notika? Bija gadījums. Bija tā, ka bija gonga, gāja 20 minūtes un bija safety cars. Jo viens ar Hondu ir izbraucis cauri žogam. Katlos? Nē, izejā no katliem. Mēs bijām. Jā? Anyway. Tā kā ar GT3 Nürburgringā ģimā bija pret 3 čaļiem, kas cīnās vienā klasē, un vienkārši iebrauc barā. Man patīk, kā šitā mašīna reāli iet. Valdi! Trešais nav. Tā nav? Trešais praktiski nav. Labi. Stiklu notīra! Stiklu? Pēc garās taisnes es maz uz otro neslēdzos. Katls es arī ar trešo, lai mazāk slēdzos. Izbaudi. Es galīgi neforsoju. Tāpat labi, viss ir krūta. Cik te bija? Ātri sāk iet! Kas? Sāk skaitīt. Skaiti līdzi. Nu, lai jūs saprastu, kāpēc mēs bijām tik priecīgi, tas tāpēc, kad pitstopā minimālais laiks, kas bija jāpavada, ir 5 minūtes. Un mēs uztaisījām pitstopu 5 minūšu un 1 sekundes laikā. Tā kā turpinām. Apsveicam visus! Jā, apsveicam mūs. Roberts Malacis izturēja spriedzi, brauca pa aklo, neviena lampa nedeg, nekods neredz. Es nezinu, kā viņš to izdarīja. Bez gaismām, pa katliem. Pieredzīt, ja? Muskuļu atmiņa. Jaunais seriāls Night Vision Roberts. Night Vision. B1 Roberts. Laģets. Kaicīt. Patika B1. Tā, bomba. Tas, kad ir jābrauc pa dūmsu un biķerniekiem. Pats interesantākais bija tas, ka no sākuma es ieslēdzu gaismas, es nedegu. Un es viņus visiem mirkšķinu, es redzu, ka neviens man neredz, ka es mirkšķinu. Tad es pagriežu tā kā uz dienas gaismu, paliek gaišāks.
pēdējā aplī, kad jābrauc nos, pamēģinā ieslēdzāk seno. Viss skaisti, viss tūps un pa katliem. Tur vispār neko neredz. Ir sevišķi, ka kaut tas ralli ar tālajiem aiz muguras astē, viss izgaismo, tikai tu ceļu neredzi. Es jau izslēdzu aibu, jo viņš acīs spīd. Es aizgriezu. Es braucu ātrāk par tevi. Tu aizgriež uz spoguli prom, visu iespējamo izslēdzu gaisplēdi, kas nespīd. Un tad kaut cik brauciens, bet grūti. Trešā ātruma arī vairs nav. Brabčik. Nē, īstenībā es tā braucu un priecājos. Ja būtu man kaut kāds gaismas normāls, vismaz tam paredzētākas, vismaz rallī kaut kāds, te tik kruta braukt īstenībā ir. Kad tas ir tāds kaifs braukt pa tumsu un... Volvi! Kā tev iet? Izdzīvoju! Ej tu nost! Tumšs, ne? Ej tu nost! Tumšs, ne? Precīt! Es jau vienā brīdī neredz neko ar tām tuvajām gaismām. Man vēl tās skaitītājs. Es izslēdz. Es nezinu, kur pozas, domāju, vienā brīdī jāraun, un vienkārši viņš spīd katlos. Tā katli vispār kosmos. Tas jau vēl kāds aizmugurē ar lielām gaismām. Ar tālumiem. Jā. Vāks kaut kāds, ne, es tur braucu. Es katlos, es tur ar šito T91 žigulīti. Domāju, es taču varu viņa tempā pabraukt. Laikam nevaru. Ja nezinu, kur braukt, tad ir grūti. Jā, ir grūti. Jo tiešām braucu bremzē taisnīgs video, jo liekas, ka huimīdzīgi kur. Jā. Es taču arī man tur galā, cik 134 vai kaut kas tam līdzīgs. Dienā tu tur būt naktī, nē, negribu. Nē, reāli prasās vienkārši krūtākas gaismas. Gaismas vajag, jā, te gaismas vajag to... To vajag izrubīt ārā, jā. Es jau biju izslēdz visu, kas man ir un tad kaut kā, bet jā. Jā, šito reāli, tad domā tāds kaifs naktī pa mežu kaut kur vēl. Tur vēl, tas Milšu kalnā, tur šitais tā Mēnesis, pilnājās, vienkārši spīdās, tas ir kaut kāds ar tojām gaismām. Un ar visskaļākajiem aplausiem ne tikai Youngtimer Cup 2500, bet arī absolūtie uzvarētājs 100 minūšu sacensībās Dmitrijs Gorņevs un Roberts Rūbē! Es domāju, ka ar šo mēs arī iesāksim tradīciju Youngtimer Cup 2500 klasē, nākamgad ar vairāk dalībniekiem. Tas ir vairāk kā skaidrs. Lūk, pasmaidām kamerai. Veseli 6 cilvēki šoreiz god piedestāla. Un netaisām šampaniet, tas ir mans kombinzons, kas Robertam mugurā. Paldies, es negribu mazgāt. Pēc aplausus paši sev, lielisks sezonas noslēgums. Bet vispār to jau nopelnīs no šiem ģimi tomēr. Viņam ātrākais ātrāk. Nē, bet jāatrodēs viņam izskatās. Tā, ko? Mēs esam laimīgi noslēguši. P1. Absolūti klasē. Absolūti klasē, ģimi uzvarēja čempionātu. Super lapā. Latvijas kausa vispār, bet jā. Latvijas kausa lapērtējumā pirmais, dienā pirmais. Kamāli uzbrauca mums 100 minūtē priekšā. Ir Grand Slam. Grand Slam, viss izdarīšana un ātrākais aplis un štārts un cilzīgi. Cilzīgi, jā. Un man reitingu arī nesačakarēja. Tā kā sludēji. Bija bomba, braukt pa tumsu. Ļoti patīk, paldies Vārtiņam, paldies visiem organizatoriem, visiem dalībniekiem. Bet bija krūta, man ļoti patika, kad, tomēr šis noteikti jāatkārtojās. Kad tu pēdējais tāda adrenalīna bija noķēris? Nezinu, ka. Nekas? Nē, tas, usual day in office. Bet, jā. Bomba pasākums. Šitas būs viens no tiem video, kas beidzās normāli. Jā, jums ir outro. Tāpēc, ka visi video parasti beidzās labi. Jā, viss. Ok, peace out. Like, share, subscribe un tiekamies Poznaņā.